Tā I nav. don't know why, but it does. It doesn't seem Ja to be tas the same laika way gaitā with most turpinās, women. tad tas kļūst par problēmu. If in time Īpaši tām that sievietēm, continues, then that kuras ir becomes an issue, mīlošas, mostly maigas, for the women, kurām patīk of the pieskarties issue un of mīlēties. affection and touch and tenderness and sex. But God kind of Dievs wired mūs us ir differently. dažādi izveidojis. What does the Bible Ko say about Bībele this saka issue par of romantisku romance? mīlestību? Well, if you Ja remember this atcerties, issue of tad Bībelē par sex to ir in the teikts Bible ļoti is tieši. real straightforward. And it says in 1 Pāvila Corinthians pirmās chapter vēstules 7, korintiešiem 7. verses nodaļā 2 ir to 5, ļoti būtisks some very komentārs. powerful comments. I don't know if No you 2. realize līdz how 5. pantam ir strong verse teikts: 2 is in 1 Corinthians 7. It says this. Bet Nevertheless, netiklības novēršanas labā, because lai of katram ir sexual sava sieva un katrai Because of sievai savs sexual immorality, vīrs. let each man have Tādēļ, his ka ir own wife, nepieciešamība and let gūt each woman seksu, have her šajā own pantā ir husband. teikts, It's ka because of jums the ir push jābūt and savai pull sievai and un the need jums to have sex. savam vīram. This passage Netiklības says, dēļ "You better have mums your ir own husband, jārīkojas and you šādi. better have your own Vīrs, lai wife." izpilda savu pienākumu pret sievu. Because of sexual immorality. Now here's how we're supposed to do it. Let the Vīrs, husband lai izpilda render savu to his pienākumu wife pret sievu. the affection due her. Is she due affection? Vai viņai Yes. ir jāsaņem Who can mīlestība? give Jā. it to her? Kas to Only viņai me. var sniegt? Tikai Only es. you if you're the husband. Tikai jūs If esat somebody else vīrs. starts Ja giving kāds affection, cits sāk sniegt then that seksuālu woman's living apmierinājumu, in tad sin, sieviete and dzīvo so is that grēkā. man. Un tāpat Shows ir ar affection vīrieti, kas to a izrāda person who's pieķeršanos married, that's precētai inappropriate. sievietei. Tas nav So the pareizi. one person Vienīgais who can cilvēks, render kurš to var me izpildīt affection savu is my pienākumu, wife. The rest parādīt of savu it's sin. pieķeršanos, ir mana sieva. And it's my Viss pārējais ir job, my grēks. Tas ir mans responsibility as pienākums. part of our Es esmu life atbildīgs par to to, render the ka sexual izrādu affection to that pieķeršanos šim cilvēkam. Render Vīrs, to lai his wife izpilda the savu affection pienākumu due pret her. sievu, And un likewise sieva also pret the vīru. wife to her husband. The wife does Sievai not nav have authority noteikšana over par her savu own body, miesu, bet but the vīram, husband un does. tāpat vīram nav noteikšana par Likewise, the savu husband miesu, does not bet have authority sievai. over his own body, but the wife Kāds does. šeit ir apakšpunkts? What's the subpoint here? Give Atdodiet Your savu body miesu savam laulības spouse. partnerim. Dodiet to. give it. Dodiet. Guess what happens Kas to a vairumā man's gadījumu heart? This is notiek ar mostly a vīriešu man's sirdi? issue, most of the Tas time. galvenokārt skar vīriešus. What happens to a man's Kas heart notiek ar vīriešu sirdi, when he knows kad viņš zina, ka she viņa doesn't to want to, negrib darīt, and she tomēr gives sniedz affection? šo pieķeršanos? It Tas melts izkausē viņa sirdi. heart. But if she just, Bet ja viņa vienkārši pasaka, well, okay, nu labi, come on, tikai pasteidzies, hurry up. pasteidzies, What happens to the heart? kas notiek ar sirdi? See, everything the woman Viss, ko wants sieviete is vēlas, love. ir mīlestība. And you know what? Vai zināt This ko? is a big doorway Tās to ir love. durvis uz mīlestību. Now, what's a woman want? Ko sieviete She wants vēlas? affection Viņa grib and mīlestību un sex. seksu. But she wants a lot Bet more mīlestību viņa vēlas daudz more vairāk. touch, lot more Daudz hugs, vairāk lot more pieskārienu, whispering in the ear. apskāvienu, daudz vairāk That's čukstausī. affection. Do her. Šī mīlestība, tā ir nepieciešama. So, is your wife Vai jūsu sieva ir affectionately izsalkusi hungry? pēc mīlestības? Vai viņa starving? mirst badā? Next point. Number 5. 5. Become Kļūstiet become ārkārtīgi incredibly mīlams. lovable. Become Kļūstiet incredibly savam laulības lovable. partnerim Make neatvairāms. yourself Viņiem nekas cits irresistible neatliks, kā jūs to them. mīlēt. So they can't help but love Vai you. gribat romantisku mīlestību? You want romantic love? Make yourself Kļūstiet irresistible. neatvairāmi. Men, come home with those flowers. Vīrieši, pārnāciet mājās ar ziediem. Mēs vīrieši nesaprotam, kādēļ ziedi ir tik labi, bet uz lielāko sieviešu daļu tas iedarbojas. They do. Tiešām. So what do you do? Ko tad jūs darīsiet? You bring the flowers Atnesīsiet home, mājās don't ziedus. have them delivered, Ja iespējams, izdariet to paši, nelieciet tos put it in nosūtīt. your own sweaty palm. Paņemiet tos savā nosvīdušajā rokā, pieklauvējiet pie durvīm un pasakiet: I love you. Es tevi mīlu. Paskatieties, visas sievietes smējas. Visi vīrieši pie sevis nodomā: tu joko. Now, what makes Kas a padara man vīrieti absolūti absolutely un neatvairāmi incurably pievilcīgu? What makes a Kas woman liek sievietei vīrieša acīs būt absolūti pievilcīgai? is in the text. Tas ir tekstā. 1 Peter Pētera chapter 1. 3. vēstules 3. pantā. It's the ladies first. Tas ir vispirms dāmām. Do not let Jūsu your rota, beauty lai nav āršķīgs do not matu pinums,
zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties. Vai zināt kādēļ? Jo tas noveco, kad jūs novecojat. Bet pretstatā, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. Tas ir raksturojums, kas nekad netiks samaitāts. Un te ir tas, kas vīrietim šķiet neizsakām pievilcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Vai zināt, kas vīrieti pievelk kā medus? Sieviete, kurai ir lēns un kluss gars. Neskaļš, nestraujiš, neuzbāzīgs. Maigs. Vīrieši to sauc par sievišķību. Viņa ir tik sievišķīga. Vai zināt, ko tas vārds nozīmē? Viņu izskatu. Sievišķīgums nav ārējā izskatā. Sievišķīgums ir rakstura īpašība. Vai jums ir lēns un kluss gars? Es ar to nedomāju, ka jūs nekad nerunājat. Vai arī, ka jūs vienmēr čukstat? Tajā ir sievišķīgums. Vai laulībā ilgāk dzīvojot kļūstat neiznīcīga savā lēnajā un klusajā garā, tad jūsu vīram patīk būt jūsu klātbūtnē. Vai arī jūsu gars ir kašķīgs, kritisks un nosodošs, un vīram drīzāk gribas būt darbā? Vai ir labāk skatīties televizoru nekā būt kopā ar jums? Tas, kas vīrieti tik ļoti piesaista sievietē, ir nedaudz atšķirīgs. 7. pants. Tāpat vīri sadzīvojiet prātīgi ar sievieti kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas. Lēnīgs un kluss gars ir sievišķīguma noslēpums. Vīrišķīgums ir pārsteidzošs. Tā nav pašapziņa. Tā nav drosme. Šīs lietas dažkārt līderim ir vajadzīgas. Vai zināt, kas ir vēl pievilcīgāks? Tas, ka vīrs saprot savu sievu un godā to. Vienkārši cieņa. Kad mašīna ir novietota, vīrietis apietai apkārt un atver viņai durvis. Vai lietas būtība ir tā, ka viņa nevar tikt laukā? Vai zināt, kas tas ir? Tā ir cieņas parādīšana sievai. Iznākot no veikala, vīrietis paņem visas iepirkuma summas. Vīrs pamana, ja sievai ir kaut kas vajadzīgs. Viņš saprot un nomierina. Viņš iesaistās un pārņem lietas savās rokās. Viņš parāda cieņu. Viņš parāda cieņu. Ja atrodaties kāda laulāta pāra tūmā, tad varat pateikt, ka vīrietis mīl savu sievu pēc tā, kā viņš pret to izturas. Sievietei, kura turas viņam pie rokas, ir lēnīgs un kluss gars. Jūs sakāt, ak, kas tā par lēdiju? Jā, varat droši ticēt, ka viņu starpā ir romantiska mīlestība. Number 6. 6. Number 6. Love in 3 dimensions. Mīlestība 3 dimensijās. Lai laulībā būtu patiesa, pilnīga, romantiska mīlestība, ir nepieciešamas 3 dimensijas. Pirmā dimensija - jūsu ķermeņiem ir jābūt kopā. Dievs teica, ka 2 ir jākļūst par vienu miesu. Fiziska dimensija. Otra ir dvēsele. Dvēsele. Jūsu prātiem, jūsu gribai, jūsu emocijām ir jābūt kopā. Vai zināt, kāda ir romantiskas mīlestības būtība? Kļūt ar otru cilvēku par vienu veselu. Justies tik tuviem, it kā jūs būtu viens vesels. Tāda ir romantisko attiecību būtība. Tā ir izjūta, kas rodas izveidojot ar otru cilvēku vienu veselu. Jūs domājat, jūs jūtat, jūs zināt, jūs esat kopā ar šo cilvēku. Tas nenozīmē, ka esat vienādi, bet ka
veidojat vienu veselu. Tādēļ tad, kad es ievēroju, ka laulībām draud briesmas,